Basketbolu, protams, spēlē laipni, inteliģenti un labi audzināti puiši. Bet reizēm pa gaisu iet elkoņi un dūres, birst tehniskās piezīmes. Lūk, kā šajā klasikas gabalā 2000. gadā Gulbenē. Pēc sitiena Kasparam Ciprusam no laukuma tiek nodzīts Jānis Laksa. Šī epizode vislabāk raksturo pagājušās ceturtdienas nekorekto spēli starp Gulbenes Bukiem un Ventspili, kurā uzvaru svinēja pēdējie. Skatītāji emocijas un rezultātā noraidījums. Ventspils, domāju, ka Ventspils komanda paši provocēja. Pirmajā ceturdaļā, pārāk respektējot titulētos sancenšus, mājnieks zaudēja bez ierunām. Pēdējās sekundēs no tālās distances precīzi bija Māris Ļaksa un 28-9. Ieguvuši iespaidīgo pārsvaru, Ventspilnieki acīm redzami nespēja izturēt pretinieku uzdoto tempu un aizvien netīrāk sāk spēlēt aizsardzībā. Piezīmi par pretinieku turēšanu saņēma Aigars Zaidaks, bet mirkli vēlāk, kad pēc neveiksmīga viesu caurgājiena atlēkšo bumbu izcīnīja Ciprus, Aigaram neizturēja nervi un viņš pelnīti saņēma tehnisko. Sezonas nekorektākās spēles turpinājumā zem groziem aktīvi turpināja spēlēt Ciprus, bet viesi 2 minūtes nespēja gūt ne punktu. Pēc Rudzīša uzbrukuma jau -8 un tikai puslaika beigās ar precīzi tālmetienu mājnieku ofensīvu apturēja Buškevičs. Pirmo puslaiku viesi uzvarēja ar 43-34. Trešās ceturdaļas sākumā pēc Ļaksas spraudiena cīņā ar Jānu Graudiņu nervi neizturēja Johanam Nikolasam un Ventspilnieku kontā vēl viena tehniskā. Tomēr visdramatiskākie notikumi notika šīs spēles pēdējās ceturdaļas 6. minūtē. Pēc Cēlmaņa neprecīza tālmetiena Ciprus izcīna atlēkšo bumbu, bet Laksas šķietam netīšais sitiens trāpa Kasparam tieši pa galvu. Un nākošajā mirklī mēs tikai varam iztēloties, kurai vietā ir adresēts Laksas kājas sitiens. Bet tiesneša žests ir nepārprotams, un pirmo reizi šajā sezonā no laukuma par nesportisku rīcību tiek nodzīts spēlētājs. Spēles noslēgumā neveiksmes turpināja vajāt Zaidaku. Pēc neveiksmīga soda metiena viņš devās caurgājienā un kā vējš skrējis, kā miets atdūrās. Tik vien, kā noplātot rokas par piezīmi uzbrukumā. 90-62. Ļoti nervozā un piezīmēm bagātā spēlē Ventspilnieki tomēr spēja izcīnīt pārliecinošu uzvaru.